Hallo, labdien, var dzirdēt, ja? Nu, forši, ka jūs visi atnācāt, labrīt! Nu, kamēr skolēniem brīvlaiks sācies, tikmēr Latvijas Telekom Rīgas maratona Adidas skriešanas skolā var teikt, ka sākam jauno mācību gadu. Nu, kamēr citos sporta veidos ir, tā teikt, sezonas noslēguma balles, apbalvošana un tam līdzīgas lietas, mums ziemas sezonas atklāšana šodien. Tā kā būs gan interesants stāsts šeit uz skatuves, gan arī būs iespēja visiem pašiem izskriet tepat ap arēnu, nelielu apli, turklāt pēc paša izvēlētas distances, cik nu garu gribēsiet, cik ilgi gribēsiet. Bet tātad sākumā par šīs dienas programmu. Nu, es redzu, ka daži vēl nāk šobrīd iekšā, tā kā ieņemiet savas vietas. Nu, ir mums sācies ziemas laiks, bet tas parasti ir par labu, tā teikt, rudenī, jo daži mēdz ierasties stundu agrāk. Pavasarī ir grūtāk, tur bieži vien ierodas stundu vēlāk pēc pāriešanas uz vasaras laiku. Bet tātad šodien mums būs vairāki ārkārtīgi interesanti viesi, gan klātienē, gan arī neklātienē ar saviem padomiem. Sāksim mēs ar gandrīz zinātnisku pētījumu, ar aptauju, kurā noteikti arī daudz no jums ir piedalījušies par skrējēju skriešanas paradumiem ziemā, kā mainās skriešana, kā mainās intensitāte, skriešanas apjoms, kā padomi par saģērbšanos, par drēbēm, par apaviem, par visu kopā, tā teikt, pašu amatieru padomu amatieriem, un pēc tam nāks arī profesionāļi. Mums būs trīnītes no Igaunijas, kuras ir iedušās mūsu īpašās viesas šodien šeit klātienē. Viņas tad arī redzēsiet mirkli vēlāk. Viņas gatavojas Olimpiskajām spēlēm Rio pēc 2 gadiem. Jeļena Prokopčuka būs neklātienē ar saviem padomiem. Viņai jau pēc nedēļas starts Ņujorkas maratonā, tādēļ viņa šeit klātienē nevarēja ierasties, jo viņai turpinās vēl intensīvs treniņu process. Un vēl būs arī Valērijas Žolnerovičs, kurš tad izstāstīs savus padomus skriešanai ziemā. Nu, mūsu pastāvīgais Adidas skriešanas skolas guru, Romāns Melders, arī mūsu skolotājs šodien nāks ar padomiem ziemai, un vēl fitness treneru un maratoniste Zanda Zariņa Rešetina arī pastāstīs par vairākiem vingrinājumiem. Tas būs mirkli vēlāk. Un noslēgumā vēl iedvesmas stāsti mūsu rubrikā Skrējējs skrējējam. Aigars Nords pastāstīs savus iedvesmas stāstus jums, un arī mūsu stand-up komiķis Jānis Skutelis, kur visi iepriekšējo maratonu dalībnieki jau ir satikuši, tā teikt, pirms starta zonā iepriekšējā sezonās. Viņš tad par savu pieredzi. Vēl šodien mums darbojas tur tālāk iekšā arēnā Adidas stands. Tur šodien pēc skrējiena arī varēsiet iepazīties gan ar tām kedām, ar kurām kenijietis Denis Kimeto uzstādīja jauno pasaules rekordu, ar to modeli. Tās kedas varbūt, ka būs uz pašu maratonu Rīgā tieši tās viņa kedas, bet šis modelis jau ir aplūkojams, Adios Boost, to varēs šeit pat redzēt, un turklāt arī gan apavus, gan visu pārējo Adidas produkciju varēs ar 25% atlaidi dienas beigās tur iepirkt. Būs arī flyeri, kur darbosies mēnesi pēc tam, bet tie būs uz apaviem. Tā kā tie, kur ir noskatījuši kādas mantiņas, šodien Adidas stands darbosies tepatās. Skrējiens būs 2,5 km aplis, tepat netālu apkārt arēnai ar goda apli šeit iekšpus arēnas. Mūsu brīnišķīgā DJ Toma Greiviņa mūzikas pavadībā. Tā kā varēsiet izskriet pēc paša vēlēšanās, cik nu garu distanci, kurš vēlas 2,5, 5, 7,5 km līdz 3:00 pēcpusdienā varam desot te uz riņķi. Tā teikt, pēc skrējiena karsta tēja, ūdens no višī, neliela iestiprināšanās, reku tur jau galds arī praktiski uzklāts. Būs arī iedvesmas siena, tā ir izgaismota, tur redzama, tur varēsiet izvēlēties savu distanci un ar lieliem smukiem cipariem nobildēties un, tā teikt, pieteikt savu distanci nākamā gada Latvijas Telekom Rīgas maratonam. Tālūk, tāds plāniņš šai dienai apmēram. Tātad sākumā klausāmies runas video un visādas brīnišķīgas padomas, pēc tam skrienām paši un, tā teikt, dalāmies pieredzē. Bet, lai, tā teikt, svinīgāk atklātu mūsu šīs dienas skolu, aicināšu šeit priekšā uz skatuvi, var teikt, vienīgo cilvēku, kurš zina, uz kurieni visi skries 17. maijā. Aigars Nords, lūdzu! Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Labdien! Man prieks redzēt visus Adidas ziemas sezonas skriešanas atklāšanā. Ja? Šādu pasākumu mēs esam pirmo reizi. Gal galā līdz
Mēs zinām, līdz 17. maijam ir cik, nedaudz vairāk par pusgadu. Tas tāpēc, lai mēs vēl visi paspētu tā kārtīgi satrenēties un ziemu arī neizlaist no saviem treniņu plāniem. Ko es novēlu, lai jums ir brīnišķīgi klausīšanās, pēc tam visiem lielisks skrējiens tepat kopā un iedvesmi galā. Tad klausamies, lai jums lieliski svētdiena galā. Ja? Paldies! Mēs veicām nelielu aptauju. Iespējams, kāds no jums arī tajā ir piedalījies, sniedz savas atbildes par skriešanas paradumiem ziemā, un tad par tās aptaujas rezultātiem tagad neliela informācija. Tā teikt, ko tad amatieri, tādi ikdienas skrējēji, vai arī kādreiz tie, kuri skrien galīgi ne ikdienā, bet pavisam reti, kā mainās viņu skriešanas paradumi, kā ziema, temperatūra, augstums, riebīgais laiks ārā, kā tas viss ietekmē, kam patīk, kam nepatīk, kā saģērbties un citas lietas, tā teikt, jūsu pašu aptaujas rezultāti. Tālūk. Te mums ir... Es, piemēram, skrienu, lai izlādētos. Lai, kaut kur atstātu aiz sevīm to visu, to, ko varbūt es esmu sakrājis. Jaunā paudze arī skrien, jā, viņa. Tas būs mazliet vēlāk. To mēs dzirdēsim mirkli vēlāk. Sākumā par to aptauju. Tur mums vairāk 100 dalībnieku. 60% dāmas, gluži tāpat kā iepriekšējās Adidas skriešanas skolās, tur arī gandrīz 2/3 bija sieviešu, veču, tā kā mazāk, galā kurš tad vecis atzīt, ka viņš nezina, kā skriet, vai ies tur kaut kur aptaujā piedalījies malcam un viss, tur neko vairāk nevajag. Tātad arī šeit dāmu viedoklis pārsvarā, vidējais vecums 33 gadi, vecākais šķiet bija tūpi 80, jaunākais 11, vidējais 33, un puse no aptaujas dalībniekiem atzina, ka skrien regulāri, tā ka vismaz dažas reizes nedēļā. Tālūk. Salīdzinot, vismaz pēc aptaujā sniegtajiem datiem, pēc tās informācijas, ko cilvēki atzīst, varbūt kāds kaut ko, tā teikt, piepušķo klāts, kāds varbūt mazliet kautrējās. Tātad vasarā no tiem, kuri skrien vairāk nekā 3 reizes nedēļā, 81% turpina skriet arī ziemā. Daži atbirst, bet tā kopējā tendence ir tāda, ka samazinās šis skriešanas reižu skaits. Tie, kuri skrien vasarā vairāk nekā 3 reizes nedēļā, ziemā plus mīnus par reizei samazina šo skriešanas skaitu vienas nedēļas ietvaros. Tie, kas skrien vēl biežāk, vairāk nekā 4 reizes nedēļā, tie pat nepamana, ka ziema ir iestājusies. Viņi saka, ka esot pārāk konservatīvi, lai mainītu savus paradumus tādu nieku dēļ kā laika apstākļi. Varbūt samazinās temps, varbūt īsākas distances, bet nekas cits. Tie, kas skrien bieži vasarā, turpina skriet arī ziemā. Lūk, tāpat arī šī tendence turpinās pārējās grupās. Tie, kur skrien 2 līdz 3 reizes nedēļā vasarā, ziemā arī viņi samazina pa kādai reizei skriešanas skaitu. Vai arī pāriet uz treniņiem iekštelpās, vai arī aizstāja to ar kādu citu sporta veidu. Tā teikt, riska grupa ir tie, kur skrien 1 reizi nedēļā. Arī viņiem par 1 reizi nedēļā samazinās treniņu skaits ziemā, un te mēs esam, paliekam mājās. Lūk, tie, kur ir, tā teikt, tā izteiktie vasaras skrējēji, 80% ir sievietes. Vai arī veči, tā teikt, neatzīst, ka viņiem arī ziemā ir vairāk slinkums un retāk sanāk izvilkties ārā paskriet, bet tas tipiskais vasaras skrējējs ir sieviete, kur skrien 2 reizes nedēļā, un lielākā daļa no viņām plāno pievērēt nākamā gada Latelekom Rīgas maratonā 10 kilometru distanci. Lūk. Tālāk par tām lietām, kas tad ziemā liek vai neliek skriet, vai kas tā teikt, liek atteikties no skriešanas. Kaut gan ir arī tādas skaistas lietas ziemā. Mēs, protams, visi zinām tās apsveikuma kartiņas ar smuko pukaino sniedziņu, saulītes, spīd, tam līdzīgi. Tomēr lielākoties skrienot ziemā regulāri, taču ar apmēram kaut ko šādu ir jārēķinās. Mazliet ledus, mazliet kaut kas pakusis, mazliet dubļi un kopumā nepārāk skaisti izskatās tumsa un augstums ir tās topa lietas, kas ir minētas kā iemesls, kādēļ ziemā nesanāk skriet. Un vēl, protams, arī sniegs un ledus. Lūk tā, kādam tā bilde šķiet kaut kas briesmīgs, kādam šķiet recik forši. Arī to mēs redzēsim turpmākajās atbildēs. Jo
mēģinājām sadalīt arī pēc, tā teikt, temperatūras režīma, kurš kādā temperatūrā turpina skriet un kura tad ir tā kritiskā temperatūra, pie kuras vairs ārā neejam. Jo redz, ir iespēja skriet arī iekštelpās, tomēr tas vidējais skrējēju portrets ziemā pēc mūsu aptaujas datiem ir tāds, kurš skrien vidēji 2,5 reizes nedēļā, un 2/3 no viņiem visiem skrien ārā. Tā kā tie, kuri skrien intensīvi, turpina to darīt ārā un nemaz nelien iekšā uz skrejceliņiem. Lūk, tātad te mums ir pirmais stabiņš, kā temperatūra nokrīt līdz +5 grādiem, 8% jau ārā vairs neiet. Principā, kā ziemas riepas, tā ar kedām vairs laukā nav ko darīt. Tāda ir 8% no aptaujātajiem. Mūsu nākamais, tā teikt, gradējums ir 0 grādu. Ir kāds, kurš uzskata, ka zem 0 vairs nav nekāda skriešana no tiem, kas šodien ir atnākuši? Ko visi mauc arī mīnusos, ja varam skriet. Ļoti labi, neviens neceļ roku apsties. Šodien jau arī tepat ap 0 vien ir, bet vēl 7% pievienojas tiem 8, kas jau pie +5 palika mājās. Tad, kad iestājas tāda temperatūra, kāda šobrīd ir ārā, mums jau 15% skrējēju pazūd no ietvēm un ielām. Lūk, nākamais ir -5, zem -5, tā teikt. Ir kāds, kurš vairs ārā neiet skriet? Redz, ir. Daži saka, ka zem -5 vairs nav nekā daršana, ja? Labi. Tad jūs esat, tā teikt, kopā ar, vēl gandrīz 10%, kas piepulcējas klāt jau pie 8 un 15, kas pārtrauc skriet iepriekš, -5. Te jau 1/3 ir palikusi mājās, tā teikt. Termometra stabiņš turpina krist uz leju. Pie -10, kurš zem 10 vairs neiet ārā? Arī redz, jau vairāk roku parādās. Tā kā -10, tā paliekam mājās vai meklējam citas sportiskās aktivitātes. Tā arī ir. Puse jau ir palikusi uz dīvāna, tad, kad ārā ir -10 grādu. Tālūk, rezultāti. Par to, vai arī pie 10, 15, 20 un pie lielākām temperatūrām var skriet, nevar skriet, nevajag, kā saģērbties un kā sagatavoties. Par to arī mūsu, tā teikt, profesionāļi mirkli vēlāk izstāstīs, bet šie tikai aptaujas rezultāti. Tālūk. Un tad, kad ir -15, vismaz no tiem, kurus aptaujājām, vairs neviens ārā neiet. Ir kāds, kurš turpina skriet arī lielākā augstumā? Ir, ja? Redzus! Aplausi jums visiem! Te ir sanākuši augstuma izturīgāki cilvēki nekā tie, kuri piedalījās aptaujā. Lūk, ir, protams, droši vien kaut kāda temperatūra, pie kuras ārā paliek tikai pavisam augstumam piemērotas radības, bet, -15 ir kritiskā robeža vismaz mūsu aptaujā. Tālūk, apģērba tops. Tas gan nav domāts kā tops, kas tiek izvēlēts, bet tops, ko ir visgrūtāk piemeklēt, lai, tā teikt, varētu kārtīgi paskriet. Šeit mums ir arī vairāk citāti par to. Jakas tika minētas visbiežāk, jo nevar saprast, ko īsti kuru reizi vilkt mugurā, jo ziemās tā temperatūra ir ļoti mainīga. Principā, jā, vasarā ir +20, tad ir +20, kādu laiku arī turās ziemā, šeit tev 0, tad -20, tad atkal -10, tad vēl vairāk. Un stipra vēja gadījumā, skrienot, piemēram, gar Daugavu, reālā temperatūra var atšķirties pat par 10 grādiem. Tālūk, tad jaka ir minēta visbiežāk no tā, ko ir grūtības izvēlēties. Apavi. Tur, protams, lai ūdens neiet cauri, tad, kad ir atkusnis, lai kājas neslīd, tad, kad ir ledus. Ar tiem arī ir pamatīga problēma, tā kā par tiem runāsim arī brīdi vēlāk. Un bikses. 3. vietā te mums ir arī citāts, piemēram, 2 gadus meklēju piemērotas skriešanas bikses ar oderīti par adekvātu cenu. Nebija. Kamēr nebija, tikmēr skrēja ar slēpošanas biksēm, kas nelielos mīnusos ir drusku par siltu. Jācer, ka vismaz ar distanču slēpošanas biksēm. Termoveļa ir minēta kā 4. biežākais problēma cēlonis saģērbties ziemā. Bet šeit savukārt pie termoveļas mums parādījās pētījumā arī tāda citāta, kā piemēram, vienmēr skrienu īsajā sporta tērpā, nelietoju nekādu ziemas aprīkojumu, kā piemēram termoveļu. Viss šim cilvēkam nav nekāda problēma ar termoveļu. Viņam noteikti arī ar jaku nav nekāda problēma. Viņam vispār nav problēma. Viņš turpina skriet tādā pašā apģērbā kā vasarā. Vai tā ir labi? Noskaidrosim mazliet vēlāk. Protams, vēl
šalle, kas arī rada grūtības tā, lai nebūtu pa smagu, nepieelpojās, nepiesvīst. Un, par to, vai vajag šalli, tad ieklausieties Jeļenas Prokopčukas stāstā. Viņa pēc mirkļa būs redzama. Cimdi, protams, arī un cepura. Par cepurēm te arī bija visādi dažādi skaisti stāsti šajā pētījumā. Visgrūtāk esot atrast sports cepuru, vismaz tie, kur minēja cepuru kā problēmu, ka ir īpaša problēma garu matu īpašniecēm, tā, lai var izvilkt uz āru to asti, zirgasti vai bizi, un tā, lai arī ausis joprojām paliktu siltumā. Tā mēģiniet iztēloties, kā tā cepura tur pārvietojās. Varētu būt, ka ir grūtības. Un vēl nav īsti skaidrs, no kāda materiāla būtu jābūt tai cepurei ziemā, kura velkama pāri galvai, lai nosektu seju un mutes aizseks, nenorasot pārāk daudz. Nesabīstieties, ja ierodzīsiet cilvēku, kuram beidzot būs izdevies atrast to cepuru, lai viss ir nenoraso pārāk daudz. Cerams, ka arī šī problēma tika atrisināta. Tālūk. Tagad vairāk par tādām pozitīvākajām lietām ir jau arī, tā teikt, prieki no tās ziemas skriešanas un īpaši izaicinājumi. Varbūt, ka tas ir tas pats cilvēks, kuram beidzot izdevās atrast to cepuri ar sejai priekšā un lai nenoraso pārāk daudz. Īpašs izaicinājums ir ne tikai baidīt cilvēku skrienot ar slēpošanas masku, jo tad, kad ir -25, tad ar skriešanu vien jau pietiek, lai sabaidītu cilvēks, nemaz masku nevajag. Un īpašs izaicinājums esot loģistikas plānošana tā, lai ar dzērienu tikt galā, ja skrien garākus gabalus, piemēram, ilgāk par 3 stundām, tas dzēriens vienkārši sasals. Tā kā tas maršruts tiekot plānots tā, lai varētu ierēķināt arī veikalus pa ceļam, kur paņemt, tā teikt, nesasalušu dzērienu un papildināt. Lūk, par citām skaistajām lietām, piemēram, Meža parks ir minēts vairākās atbildēs. Svētdienas rīts, lēns skrejiens pa Meža parku. Nav vēl neviena cilvēka, ārā -15 grādu. Tad atskrien mājās, ieej karstā dušā, uzēd karstas brokastis un sāc dienu ar smaidu sejā. Tas viens no skaistajām lietām ziemā. Redz, pārlēju uz dziesmu svētku estrādi, krāšņi. Tad, kad ir tāds smuks balts sniedziņš, aizmirstiet par to atkusni un dubļiem, kas ir redzams visā pārējā laikā. Lūk, vēl kādi lielākie prieki skrējiens pa tādu skuju koku mežu, kurš ir tikko piesniedzis, vai pat vēl labākie sniegi tieši tajā brīdī. Un īpaši prieks, kad kāds pretimnācējs pasmaida vai paceļ īkšķi uz augšu, nevis vienkārši kārtējo reizi nošausminās un apjautājās, vai jums augsti nav? Un smiekli, kad pa lēdu jāsildinās, bet kāds cits ar labākiem apaviem aiznesās garām, tā it kā skriet pa asfaltu. Arī vēl kāds īpašs citāts no tiem ziemas priekiem ir prieks, kad līdzskrējējs ir paņēmis līdzi termosā siltu tēju un kinderolu. Tas ir būtiski, lai var notiesāt garu skrejienu vidū. Mantiņi būs jānes atpakaļ mājās. Tālūk, bet tad silta tēja termosā un kinderola ir labs tāds ziemas piknika sastāvdaļas. Un vēl izaicinājums ir katru reizi, kad esmu aizskrējusi tālāk un sapratusi, ka atpakaļ līdz galam neaizskriešu. Vai jāpiespiež sevi tomēr skriet, lai nenosaltu, vai jākāpj kādā transportā. Mēs redzam, ka sieviete ir šo tekstu ierakstījusi. Protams, ja sieviete sajūt, ka ir par augstu un tagad ir jākāp kādā transportā, droši vien nav problēma aizdīsim. Bet tad, kad tas vecis tais slēpošanas maskā ar to aprasojušo muti stāvēs ceļa malā, laikam tomēr nāksies pašam skriet, tā kā dāmām ir dažas priekšrocības. Simbolismu cienītājiem – pavadīt veco un sagaidīt jauno gadu skrienot. Ir kāds tā mēģinājis kādreiz? Nav neviens, ja? Ir, ja. Redz, mums arī šodien skolā ir vismaz daži, kas ir, tā teikt, veco pavadījuši, jauno sagaidījuši skrējienā. Salūts, apkārt raķetes pa gaisu, visi bļauj priecājās, skandina glāzes un mēs skrienam. Skaisti. 1. janvāris arī turpinot par šiem datumiem, Terēzi. Kopā ar vīru skrējām šogad 1. janvārī. Ielas tukšas, laiks, pasakains, sajūtas, fantastisks. Mēģināsim to ieviest par tradīciju. Vīra viedokli mums neizdevās noskaidrot, bet cerams, ka arī viņam patika. Lūk, vēl viens stāsts par skriešanu ziemā ir. Par radio teica, ka būšot stipra sniega vētra. Izdomāju, ka jāizskrien pirms vētra sākusies. Tas ir vispār šausmas, jebkuram civilās aizsardzības speciālistam. Ja par radio teica, tad droši vien teica arī, ka nevajag iet ārā bez vajadzības.
Nu, trāpīja tieši vētrā, vējš cirta sniegu sejā, nevarēja atvērt acis, asais sniegs saskrāpēja acāboles, redzamība nekādu, uz priekšu knapi kustos, apkārt vientulība, bet tas bija viens no maniem baudāmākajiem skrējieniem, kādi jebkad bijuši. Redz kā, emocijām ar apstākļiem ir visai attāls sakars. Vēl kāda vieta, kur visi pilsētas skrējēji noteikti zina, ir Miera ielas kapi, un tie arī mums ir parādījušies pētījumā vairāk kārt. Brīdis, kad liegi krīt sniega pārslas vakara skrējiena laikā, skrienu gar Miera ielas kapiem, un, lai cik tas neizklausītos paradoxāli, tādos ziemas vakaros tur izskatās kā pasakā. Vai ne? Ir, ja? Katram tā pasaka sava, bet ir tā kā pasakā. Tālūk, arī skati no pasakām. Lūk, tas ir, tā teikt, gandrīz zinātnisks pētījums par skrējēju paradumiem. Paldies visiem arī, kuri piedalījās šajā mūsu aptaujā. Mēs ceram, ka nevienam nebūs nekāda iebilduma, ka mēs izmantosim arī turpmāk gan šos pētījumu rezultātus, gan jūsu pieredzi arī mājaslapā un iespējams arī citos mēdījos. Tā kā paldies visiem. Vispār, daudzi no tiem, kas ir šeit arī aizpildījuši šo aptauju, ir, ja? Ir, jo atpazināt sevi tur tajos rezultātos. Varētu sameklēt, ja? Lūk, tad teikt, paši ar savu pieredzi un ieteikumiem esam tikuši galā. Tagad laiks tā teikt profesionāļu padomiem, un šodien mums ir īpašas viešņas. 3 māsas, trīnītes no Igaunijas, Leila, Līna un Lilija Luika, kuras gatavojas 16. gada olimpiskajām spēlēm Rio. Pagājušajā gadā jau viena no viņām uzvarēja 10 km distancē šeit Rīgā. Viņas tūdaļ ar savu prezentāciju un stāstu. Trio to Rio. Leila, Līna, Lilija, Luika. Skrienu, lai izlādētos. Lai kaut kur atstātu aiz sevīm to visu, to, ko varbūt pat nedēļas es saku. Jaunā paudze arī skrien, jā? Hello. Hello. Hi. Vai te viņam tagad? Okay, we start. I am Leila Luik. I am Liina. And Lili. We want to say something about ourselves and our trainings, how we get to the sport and running and everything what is in running, and something little presentation to you for us. So I am Leila. Like you see, I am the oldest sister. We all are 29. Just 14 October we have birthday. But I am the oldest one because 30 minutes oldest than Liina, and then Liina is 30 minutes older than Lili. I am the tallest one. Maybe you can see. But maybe the shoes, it's like a little, my shoes maybe are a little higher, and you don't recognize the difference right now. One centimeter is difference. We all train in Tartu University Academic Sports Club. We all have the same coach, Harri Lemberg. And me and my youngest sister Lili, we graduated Tartu Healthcare College, and we studied there bioanalyst. Yes, bioanalyst. It's like a laboratory worker. It's just different from sport, but we wanted also to learn something. And it's very educational to be do something different before the sports. But now we just
do only running. Yes, now we don't study anything, only running. Because we don't have time. As you see, something about me. Similar, much is similar to Leila, but I studied dancing in Viljandi Culture Academy. And some difference, I have a little spot on my chin, it's like here. You don't see this so far, but yeah, little bit to recognize us. And that's me. Mostly the same things as the sisters. We have like almost the same, similar personalities. She can whistle. Like a boy. Leila wrote that I can whistle like a boy. You can do it, something. Yeah. Right now? I try. This is like a little different, and I can also juggle with 3 balls, but I don't have like here. And that's mostly the same coach, the same studying as Leila. And the childhood. We like how we are so active, yeah. Because it started in childhood. We didn't. It's a little bonus when you are one child in family. It's just like not so good as we have. I have always 2 sisters to play with, and we were very active in childhood. And we grew up in country. We did country work, and we played a lot of each other. And we also helped a lot of grandma. And that's what brought us maybe to sport, because childhood was very active. Yes. And you read, we loved in children, we played music. Yes, we went to music school 4 years. Then we decided that it's not for us. It was fine, but mama pushed us. Yes, mother pushed us to play violin, cello, and piano. But it was boring. It was boring for us, and we started to do dancing. Yeah, we wanted always to play outside, not to study or learn violin indoors. It was so boring for us because we left it. Mother was sad, but we are not. No, she understands us. And the first sport, as you see, was dancing. It was very good to came from dancing to the running, because the bodybuilding and all the athletics was very good for us. We do the hard work for dancing. You see the next slide. We started dancing in 2006, almost 7 years. We had also the children who we taught dancing. We liked hip hop and show dance, and the last years we did the dancing and running together, and when the running trainings went harder and harder, we stopped that dancing because it was very hard to do 2 things together.
Yes. like in professional way, because running trainings, it became like 2-3 hours or more in the daytime, and also 3-4 hours dancing. It's very hard to do both together. Yes, we have just days when we woke up morning, do the running, think dance lesson, preparing dance lessons, go to dancing, and it went so hard because morning till evening we went on feet, and the next day we thought that just my leg hurt, and we can't do so tough trainings in running because we decided to stop dancing. As you see, we worked also as a lifeguard. It was like 8 years, so and so. But we worked in our home city Tartu in some good places near the Emajõgi River, and I think the job, a lifeguard job, it brought us to running. Brought us to running, and it taught us very much, like how to save people, how to manage with hard things in life. Yeah, the job lifeguard is also very active, and it is similar to the sport, and to do things what we like, to be in fresh air and to enjoy the active life. And yeah, that's we started running trainings in 2008, but it was like 2 years till 2010. It was 2 years we did not so professional, like I think 3-4 training days per week only. And we decided that we want to run like a professional way, and we will want to train like professionals, and we decided that we have to get a good coach. And in 2010 we talked with our friend who suggested Harri Lemberg to us. Yes, he is here right now also with us. Maybe he come also here. Talk our differences. And Harri is very good coach. He decided to take us to train us. I think it's very hard to train to train us, because we want so much. We want so much. Yeah, we don't want easy trainings. He put some easy trainings to us, and then we always want more and more. Yes, and that's what took us to the training camps. We decided to talk a little more about Kenya. In autumn, winter, we spent there almost 2 months. We like it, Kenya, very much, because it is the 2,400 meters above sea level. There is very good to train because the conditions are very good, warm air and mountains to train legs tougher. And there's also between trainings the resting part is very good. It's very healthy food. You can see lots of famous world athletes around you who train and who inspire you. That's why we love Kenya so much. Yes, that because we feel ourselves also professional there, because trainings, it help us to move forward always.
Yeah, Kenya is almost like a second home for us, and that's why we like there, because being there is very comfortable for us. Yes, maybe you people don't know a lot of Kenya, but first it's maybe afraid to go there, but it's very, very, very gives you more experiences. People there are very friendly, and yeah, we just yeah, we like it to train Kenya. You don't have to afraid going there, maybe when somebody wants to go there. Another training camps we like also is Portugal. We like to be there in spring times. We like Monte Gordo. It's a little place there. It's very good training place with good training conditions. Yeah, and Bulgaria, it is a third place. What we also like, it's also between mountains. It's almost like 2,000 meters above the sea level, and you can say Bulgaria is not so high like Kenya, but we think that trainings in Bulgaria is little harder, because maybe there's like big mountains around you, and you train like between them, and maybe it makes trainings tougher and harder. Here we have our longest personal bests in trainings. You see 37 kilometer is the longest training per day. Longest run what we did. 50 kilometers per day, 220 per week. It's more when we are in training camps, when we do more tough and the longest runs, and before marathon or preparation and something like that. The month is 800, and the year 6,000 to 7,000. For us, it's very hard, but we also have to use the massage and physiotherapists all the time. We certainly use them almost 2 times per week, maybe sometimes 3 times. Yeah, it's very necessary, because when you do so long trainings, you can't do without healthing your body to keep up. Here are our achievements, little bit for everybody. Yeah, it's not. We have. It's not so many, but we think that we are preparing, and our goal is to go to Olympics, Rio, as you know, and we have time to show more best results for us. As you see, like 2000, and we started 2010 like professional trainings, and we think that maybe it's a little bit talent with us, because in 2011 we saw the potential, yeah, and the competitions went very good for us, like 1 year. These 3 pictures are from the
You see it's the European Championships in Marathon Zurich, where we represented Estonia. And that was the really good experience for us. It was the first marathon when we run together, because it's very difficult to be together because the health and other problems may visit us, yeah, and that's why we like to run together in one marathon, but it's not always the possibility. But it was the first time. There was the we were so popular there. Many interviews. Photographers want to see us, yeah, for the magazines, and that was the first time, like, to be on such a big crowd, on a big attention. Yeah, on a big attention. But we enjoyed the race very much. The course in Zurich was not very easy. The hills were killing the legs, but we were tough and we managed to finish the race. Very good results for us, and we like to give some more in the future to represent Estonia and to be very more good in running. It's like personal bests for each other to see. It's little difference. You see the Leila, the first one is the better than Lina, and and I am behind. But we hope to be. We hope the one goal is to break the Estonian national record in marathon, and it is 2 hours and 27 minutes. Yeah, and very hard work to be there. But we are ready for it, and we want to train very, very hard and to be somewhere. A little bit our hobbies. We don't do just only running. We want to give something for the mind also, and that's why we like to draw and paint. You see, the black one is painted from Leila, and the other one, the color one, is painted by me. Before the drawing and painting, we love to do also swimming and cycling. Swimming is the best way to give some relax and rest to the legs between running sessions. We like to do the aqua jogging. If you have heard, you put a belt on you and you float on the water and you do the running moves, and it helps very much. Like when you have little problems with legs, and but you don't want to miss the train, and we just love. We go to water and jog there. Hour or two, it's not problem. As you see, we represent also the little bit modeling, but the Estonian magazine Anne and Steel did very inspiring story from us, and very good photos also. Yeah, it's the cover photo in the magazine. Like also in sport, you need big sponsors, good sponsors, and we are lucky ones because our sponsor Adidas, we represent Adidas, and they took we three of us to be with them. It's like a very good thing also because we are like three, and Adidas has three stripes, and it's like very similar. It's good way to represent Adidas that way also.
And we have to say that Adidas clothes and shoes are also very good, comfortable, and we suggest these kind of sport running shoes and clothes and everything. It's like a little funny picture, as you can read also. Yeah, but last we want to see that our three of us big goal is to go to Rio and beat the Estonian national champion, Estonian marathon record. And we do hard work for our goal. And we want to say that if you want something, you have to dream. You just dream and train in positive. You have to think positive, and everything is possible. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Tagad es tik gan pie mikrofona, gan meitenēm roku padot. Tā, reku, Kristaps paņem šito verķi. Nu ko, paldies māsām Lojkām par brīnišķīgo prezentāciju. Mēs ceram viņas redzēt 2016. gadā Rio Olimpiskajās spēlēs, visas trīs, un tad, lai viņām arī izdodas šo Igaunijas rekordu pārspēt. Par Latvijas rekordiem arī runāsim brīdi vēlāk, bet mūsu rekordiste Jeļena Prokopčuka jau pēc nedēļas startēs Ņujorkas maratonā, kur viņa 2 reizes jau ir izcīnījusi uzvaru un nopietni gatavojas arī šogad. Tāpēc arī viņa nav ieradusies šeit uz vietas, bet mēs aizbraucām pie viņas parunāties iepriekš, un tad no Jeļenas ieteikumi par skriešanu ziemā, par to, kas tad ir savādāk, kā sagatavoties, kā nenosalt, kā nepārkarst un kā tas vispār jādara. Par to tad viņa izstāstīs, teiksim tā, attālināti iepriekš video ierakstā. Skriešanas laika nav tik augsti, kā, piemēram, stāvēt uz stācijā kaut kur un gaidīt 20 minūtes autobusu. Ja? Piemēram, man ir liels treniņš, ja? Es esmu slapja, ja? Un tad es varu ātri nomainīt. Ja? Parastam cilvēkam, ja viņš viens, ja? Un ja viņam ir tāda situācija, ka viņš jūt, ka viņš pavisam slabs, tad viņš var apmainīt to. Ja? Ātri. Bet tad paņemt līdzi to apģērbu gabalu, kurš ir tā kā pirmais uz miesas, ko pārvilkt sausu, vai kaut kādu vienkārši virsjaku, ko uzraut virsū, tad ir kļūst vēns? Es domāju, ka virs labāk, jā. Un ļoti, piemēram, ziema laika, jā, ja ir ļoti augsts, tad nozīmē, ka nevajag skriet kaut kur tālu no mājas, jā. Labāk skriet apkārt māju kaut kur, ja, piemēram, ir augsts, tad uzreiz iet mājas un pārķepties, jā, un ja tu gribi vēl iet skriet, jā. Man bija jāskrien 30 kilometri. Lielais tas bija skrējiens. Un ārā bija kāds minus 30. Un es tad no sākuma apdzirbu par daudz apdzirbu un sāku skriet. Kad es noskrietu 15 kilometri, es apgriezos atpakaļ un bija drusciņ tād pretvējš. Un es jūtu, ka es sāku sasalst. Un man bija jāskrien ar tādu ātrumu un tā kā sacensības. Es domāju, ka es uzsadīju to laiku savus personīgas rekords, lai nesasalst. Tāpēc ļoti bīstami. Tā sevišķi ziemā apģērbties ļoti silti un skriet tālu. Un, vai tu gribi skriet, labāk skriet pretvēju no sākuma. Vai būtu, ka tu skrien pretvēju, tu nesasvīst, jā. Un kā tu apgriezies atpakaļ pa vēju, tad būs vieglāk, tā. Vai tu sākumi skriet pa vēju, tad tu sasvīsta, atpakaļ te pret vēju, tu uzreiz paliki ļoti, ļoti augsti, un tā ir ļoti bīstami. Ja ir minus 30, kā Saša teica, es domāju, ka labāk neskriet, jā. Līdz minus 15, jā, drīkst, jā, un regulēt kā, protams, kā no paša jūs varat drusciņ
vairāk sasildītas mājas, jā, lai uzreiz skriet ātrāk nekā, piemēram, jūs stāvat. Lēni sāk skriet, jā, nu, protams, ka būs augsti, un tev būs vēlēšanās kustēties ātrāk, jā. Nu, jūs varat izmantot kaut kādas smēres, jā, lai muskuļi būs siltāk nekā, nu, bez smēriem. Nu, tempu, nu, es domāju, nu, protams, ka, nu, vienalga vasara laika vai ziema laika vajag izmantot pareizo tempu, jā, tavu tempu, jā. Tad nenozīmē, ka ziema laika, tad vajag skriet ātrāk nekā, nu, parastas laikas, jā. Ir ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi, nu, iet uz trenažera zāli, jā, un tad izmantot skrietceliņu, jā. Ja kādu laiku ir skriets pa celiņu, pēc tam ejot laukā skriet, nav kaut kāda īpaša piesardzība jāievēro? Nu, protams, kā atšķiras, jā, skriet ārā un skriet celiņu. Un man vispār nepatīk, jā, nu, bet es varu pateikt tā, ka, nu, atšķirība ir tā, ka zem tevi kaut ko kustas, jā, un tev tikai vajag kājas, jā. Šeit tev pašam jākustas, jā. Un, ja, piemēram, man bija tāds pieredze, ka es domāju, ka gandrīz nedēļu, jā, es skrēju kā pa ceļu, jā, un pēc tam, kad es sāku skriet ārā, man bija tāda sajūta, ka, nu, solis ir tā, nu, kā ar speku, jā, nu, drusim bija citādāk, jā, nu, es domāju, ka tas nav, nu, slikts pieredze, jā, un es dzirdu tad, ka, piemēram, tāds pazīstamais skrējs Haili Gebrselassie, viņš visu laiku skriet celiņā. Tāpēc, ka viņam ir problēmas ar kāju, un viņš nevar sev atļaut skriet ārā, ja tur ir Etiopija, jā. Nu, nav tik laba kvalitāte ceļa, un viņš praktiski gandrīz visas treniņas izpildē skrēcienu. Nu, rezultāts viņam ir brīnišķīgs, jā. Tad, nē, nu, jūs nesažat visu laiku mājās, jā, tad tikai mājās, treadmill un mājās. Jūs vienalga iet ārā, jā, un tad jums ir aklimatizācijas, jā, un tas nekas. Nevajag to baidīties. Nevajag tikai, es redzu, ka, nu, sevišķi bērni, jā, viņam ap kaklu tur šāli kaut kādu, nu, to nedrīkst, jā. Kakli jābūt tīrai, jā. Jā. Tāpēc, ka, piemēram, būs tāds efekts, ka tu elpo ar augstu gaisu, šeit ir ļoti, ļoti silti, jā, un tad, nu, jūs varat... Ļoti viegli saslimt. Jā. Pēc skriešanas tu esi slāpšs, jā, stāvēs ārā un pļāpēja tur ar kam. Ot šajā momentā tev ir risks saslimt. Skriešanas laika nē, tāpēc, ka organisms ir silts, jā, viss strādā, jā, temperatūra paaugstinās un viss kārtā. Bet, nu, ļoti bīstami pēc skriešanas, jā, uzreiz vajag iet siltumā, paģērbties, jā, lai, nu, nebūs, nestāvēt slapjā apģērbi, jā. Labāk izmantot ne kokvilna krekliņš, bet... Nē, kokvilna, nē. Kokvilna, nē, nu, tagad ir speciālas, jā, jā, viņi ir sintetiski, bet kokvilna, Saša, nesen, viņš paliks tā augsts, tās kokvilna, tāds viņš slapš, un uzreiz viņš augsts, jā, tas nav labi, jā. Varbūt kaut kādu vilnas, apģērbi, jā. Tāpēc, ka viņš, ja viņš ir slabs, viņš tur siltumu, jā, bet kokvilna viņa netur siltumu, jā. Tad, nu, labāk nopirkt speciālu skriešanas apģērbi, jā. Es redzu, ka parasti cilvēki, piemēram, ziema, jā, -15 viņam bez cepuriem, jā. Viņam ir normāli, bet es jau tagad ar cepuru skrieju. Kāda 6-7 grādi jau, zem 10 grādiem, kādreiz vai vējš stiprs, tā obligāti. Es jūtu man tā labāk. Pa siltu arī slikti. Vai tu sāk skriet un tu jūti, ka tev pa siltu, labāk to ņemt nost un kaut kur apkart? Jā, ķermeni, nu tā. Vai tu jūti, ka tu sāk ļoti tā stipri svist, labāk nodzirpties drusciņu un skriet tālāk. Pēc tam varbūt, kā tu pabeidz skriet. Nē, es domāju tā, labāk apģērt mazāk nekā lielāk, jā. Tāpēc, ka tev, piemēram, tev mazāk, tu sāk skriet ātrāk. Tu jūti, ka tev augstī, jā, un tu sāk kustēties ātrāk. Protams, tā bīstami, kad stiprs vējš un tāds slapšu, teiksim, lietus ar sniegu kopā, tā kā tu paliksi slapšu, tā ļoti, ļoti viegli sasālt. Kāds sausais gaiss, kaut kāds pats minus, nekāda problēma nav. Kad mēs vienreiz skrienam, ka -25 bija, un cenšamies elpot, nu nebija kā mēs skrienam ātri, bet elpot caur degunu. Tā arī. Tas ir ļoti grūti. Tā grūti, jā, tu nevar skriet tik ātri, bet, nu, tu sev vasēji kā elpošana caur degunu, tu sasil to
gaismu un neelpo ar augstu gaisu. Elpošanā caur degunu, tā ir vēl papildu vingrinājums vai uzlabot savu tā, kaut kādas iespējas. Ir tāds speciāli dažreiz mēs izmantojam tā elpošanu caur degunu, vienkārši tā treniņums. Tā ir ļoti labi ietekme uz, it kā. Tev drusiņ trūkst tāds... Tas ir ļoti, ļoti grūti, jā, un tad es domāju, ka parasti cilvēki, viņam neizdevās noskriet vairāk nekā 2 kilometri. Nē, tā kā arī ar kādu tempu tas skrien. Varbūt, ļoti lēni, varbūt, tas patiešām nav tik viegli, kā mēs tad runājam. Jā, ir daži sportisti, viņi skrien sacensības, elpojot ar degunu, ir tādi, tā ir ļoti redz gadījums. Tāpēc, ka pareizi elpot caur degunu un mūte, jā, uzreiz, jā. Tā, vai ļoti augsti var izmantot, teiksim, vairāk spēku vingrinājumus, trenažera zāli. Var, teiksim, labs vingrinājums vai pavisam slīdēni ārā nevar kur skriet, var izmantot daudz stāvu mājas. Teiksim, tā ir priekš jau tiem skrējiem, ka jau ir pieredze. Pa kāpnēm skriet uz augšu, ļoti labs vingrinājums, jā. 5 stāvu vai 16 stāvu māja var skriet pa kāpnēm, tā ļoti labs vingrinājums, kāds 1 vai 2 reizes nedēļa. Tā ļoti labi. Kad mēs trenējamies, vēl ir tie cilvēki, kur dzīvo tālāk pie centra, salu tilts, tas saucamies. Tā ir, zem tilta ir tāds ceļiņš. Zem tilta, jā, ir ceļš, jā. 1 kilometrs aplis, mēs arī, mēs arī ļoti bieži izmantojam, jā. Var ļoti labi vai atstāvēt tā skriešanu ar sliepašanu. Ļoti ar to sliepašanu var pat vairāk attīstīt izturību nekā ar skriešanu, jo darbojas daudz muskuļu, tev piesaistīti vēl plēs un tā viss ķermenis strādā. Un to izturību, vispār izturību tu var vairāk, pats 2 vai 3 stundas tu var slēpot bez kādām problēmām. Skrietē ir grūti. Protams, ka ziemā vissmagākais periods, jā. Labs periods vai norūdīt savas gribas spēku, jā. Kad tu skrien, krīt, atkal krīt, vajag pārdzīvot ziemu, jā. Viena jau sen neskrēja ziema. Kad viņa skrēja ziema, viņa bija jauna un viņa bija tikai viena para ar šipas. Es atceros, es viņu pielimēju tāds, kā naglis tādu no gumijas. Naglis tādas, gumijas. Mēs nevaram nopirkt speciālis tādu. Tagad tu vari iet uz veikalu un nopirkt tā speciāli ziemai, tādu rīktīgu protektoru un nekādu problēmu. Pa dziļu sniegu arī var skriet. Ļoti rēti, jā. Tas ir ļoti labs treniņš, jā, smags treniņš. Tu vari izmantot, bet, cik ilgi tu vari skriet pa dziļu sniegu, jā. Ja būs reāla ziema ar sniegu, tad būs zemes ceļš, tad viss normāli, jā. Tad var skriet, pa sniegas ceļu var skriet ļoti labi, jā. Tā tad, atcerieties, cepuri vajag, bet jo mazāk uzvilksiet mugurā, jo ātrāk skriesiet. Tāda padoma no Jeļenas Prokopčukas, kur jau pēc nedēļas startēs Ņujorkā. Mēs turpinām šeit Adidas skriešanas skolas ziemas sezonas atklāšanu, un nākamais profesionāls, kur aicināsim šeit priekšā dalīties ar saviem padomiem par skriešanu ziemā, ir Latvijas rekordists, arī ātrākais starp Latvijas maratonistiem pagājušajā gadā Rīgā. Valērijs Žolnerovičs. Čau, Valērij. Sveiki, labdien. Prieks jūs visi tik daudz redzēt. Ko, Valērij, pastāst cilvēkiem, kā tad tev pašam ziemā mainās treniņu grafiks? Man laikam ir kaut kādas lietas atšķirīgas, kā Jeļena domā. Man liekas, ka labāk saģērties siltāk un labāk, lai ir pa siltu nekā salt ziemā. Protams, ir vēja virzieni, bet vienalga man liekas, ka labāk siltāk saģērties. Apjoms laikam ziemā īpaši nemainās, bet ātrums, intensitāte gan. Un man laikam visvairāk ietekmē segums. Teiksim, mīnus vienalga. Laikam man dzīves rekords -2,8, bet segums tas man tracina, kad ir ledus, kad es nevaru normāli soli nolikt. Un no tā visa, teiksim, ja
daudz skrienu pa slidenu. Man no prakses liekas, ka traumu risks liels, solis savādāks. Gadās arī nokrist? Protams. Ne tikai ziemā, arī vasarā gadās. Un kā tu ziemā piemeklē segumu tā, lai varētu paskriet? Kur tādu var atrast? Ģena minēja, piemēram, zem savu tilta, tur tas celiņš. Par cik es dzīvoju Imantā, tad Rīgas doma līdz Babītei tīri veloceliņi diezgan labi. Tad tas ir labs variants. Vairāk gan sanāk skriet šurp turp, jā. Varbūt arī labi, nav jāskrien tālu no mājām prom, jā. Bet, kāds ir, kur tu piemeklēsi, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Arī gadās izmantot sporta zāles, tretbāņus, man arī ļoti nepatīk pa viņiem skriet, bet, kad es esmu 4 dienas pamocījies ārā un nevaru paskriet, tad es ziedojos un vienu dienu tur pamocos un atkal sev atgādinu, cik man ļoti tur nepatīk, un nākamā dienā atkal ej ārā. Klau, tas, ko Ģena teica, ka nevajag kaklu nekādā veidā piesekt, ka tam jābūt brīvam, tu arī tā dari? Es arī nepiesedzu, jā. Nesalst? Nesalst. Klau, daudzi bez šalles ir gatavi iet skriet, ir mums tādi, kas piekrīt Ģenai un Valērijam, ja? Ja nevajag kaklu nekā šņorēt ciet. Un kurš nepiekrīt? Salst tomēr, vai negribās kaut kāds siltum apkārt? Bieži ir tādas jakas kaut kāds, kam te ir, viņš nav tik pieguļoši, viņas tā nesildi, ja, bet, teiksim, tas vējš tā neķer to vietu, tad izkārtībā. Bet tad, principā, tavuprāt, tā galvenā problēma ir segums, pat tā temperatūra tev neietekmē tavu skriešanu? Man jā, priekš manīm jā. Un, kā Ģena stāstīja, piemēram, elpot caur degunu, tu arī praktizē? Interesanti ir tas, kad es nonācu pie Aleksandra 2010. gadā, es gandrīz visus krosus skrēju elpojot tikai caur degunu. Tikai, ja es skrēju kaut kāds atkārtojums, ātrs vai temps, tad es arī pieslēdzu muti, bet es atceros vēl pirmo treniņu pie Aleksandra temps skrējiens, un es elpoju caur degunu, un Aleksandrs bija izurīnījis pēc tam, kā es tā daru. Tad viņš tevi minēja šajā video, ja? Sanicībās es neesmu skrējis, bet treniņā es bieži vien. Tagad es iemanījies elpot caur muti, caur degunu, bet man ir kaut kādi kritiskie grādi, tā grūti tieši grādus nosaukt 0 vai, teiksim, +5, teiksim, kā bija pagājušas svētdien +3, bet lietus, tad tā sajūtas arī jau, ka ir mīnus, ja, tad man organisms automātiski sāk elpot caur degunu. Jā, es skrienu lēnāk, bet es neelpoju caur muti, jo man kakls laikam ir vāja vieta, un tas man bieži sāk sāpēt, un otrs ir, tad, kad es elpoju caur degunu, tas ir mans ātruma indikators. Teiksim, ja es jūtu, kad man ir jātais muta vaļā, ka man sāk trūkt gaisa, tad es saprotu, ka es skrienu pa ātru. Un tad es varu skriet lēnāk, un tad man pietiek. Kādu tempu tu turi, cik ilgi var elpot degunu līdz cik minūtēm uz kilometru? Tagad man tas ātrums krities, bet, teiksim, vēl pirms es atnācu pie Aleksandra trenēties, tad es varēju caur degunu skriet laikam ar ātrumu 3,20 uz kilometru. Tagad droši vien es arī varētu, bet tagad man tas būtu tā grūtāk. Pārējais apģērbs, ar ko mēs arī pētījumā redzējām, ka ir cilvēkiem problēmas. Jaka, bikses, apavi. Maini uz ziemu kaut ko citu vēl? Jā, protams, augstā laikā, ja vēl vējains, ļoti labi ir, ja ir garderobē tie saucamie windstoperi, ja, tad tie man ļoti patīk. Bikses parasti ir viegli ar windstoperi nopirktā jakām, arī nav problēmas. Man laikam liels problēmas cimdi sagādāja, man baga arī tagad rokas salst, un tad es velku pa 2 pāriem cimdus, arī cepurs, es vēl tā neesmu sastaps, kas būtu ļoti labi derīgs pie -20, tad vai parasti 2 jau vilkt. Es tā daru, jā, es nezinu, vai tā ir pareizi, bet savādāk ar apģērbu kā nav problēmas. Kā tu dzērienu ņem līdzi? Cilvēki bija minējuši, ka lielos augstumos vienkārši sasalst un nav ko padzerties. Neņem. Dzērienu es esmu ņēmis, laikam, tā kā šādu vasaru, kā mums tikko pagāja, diemžēl, ja. Tad, kad ārā ir +30, tad es varu paņemt dzērienu, ja es skrienu tur 2 stundas, ja. Tur no stundas 40 un uz augšu, bet ziemā es parasti tik daudz neskrienu, tad es labāk, par cik man laiks atļauj, tad es to kilometrāšu sadaļu labāk 2 reizēs un skrienu īsāks un neņem dzert līdzi. Ziemā ir grūtāk saņemties treniņam, ja tev jau tas vairs nav būtiski? Man nepatīk ziema. Vispār nepatīk? Vispār nepatīk, jo es laikam līdz
Man pirmā silto zemi nometne man bija kādos 22 gados. Līdz 22 gadiem es jau biju šitā atskrējies pa ziemu, ka man viņa arī tagad joprojām nepatīk. Un es labprāt braucu prom, ja ir iespēja. Un arī neslēpo? Pagājušajā gadā man bija gadījums, kad jau pieminētais segums man bija līdz kaklam. Un vairākas gadus iepriekš es biju iegādājies slēpes. Pašlētākās man tikai, lai kustība ir, lai motors strādā un kaut kāda kustība. Un tad es paņēmu slēpes un aizbraucu uz biķerniekiem. Un tur bija smuks tāds klasiskās slēpošanas sliedītes tāds. Un es pa tām tur kaut kā čapinu tur. Man slēpošanas tehnika ir, maigi izsakoties, tālu no labas, ja. Un sadzinu tādu onkulīti. Gadi droši, vismaz 60. Tur pat taisnēs viņam tā apzēna viņu, tāds lepns, kad viena es noķēru. Un skrēju, varbūt zinu biķerniekos, kad pusmaratonā tur tāds asākais kalniņš. Un es tieku līdz tam kalniņam un es nevaru tikt augšā. Man slēpes slīd atpakaļ. Un tas onkulītis man tajā kalnā atkal apzēna. Un tad es ņēmu slēpes pār plecu un gāju uz mašīnu un skrēju, pēc tam vairāk neslēpoju. Ar to tev slēpošana pietika, ja? Pagājušajā gadā ar to man slēpošana beidzās, jā. Cilvēkam arī minēja, ka viņi mēdz ar citiem sporta veidiem aizstāt ziemā skriešanu. Tu kaut kā papildini savu fizisko slodzi ar vēl kaut ko? Jā, šitas mēģina meklēt kaut kādas telpas, kā var darīt, kā Aleksandrs teica, pat repēm var paskriet, ja. Tāpat labs vingrinājums, teiksim, ja tik slikts laiks un nevar iziet. Man ļoti patīk augstsolīts uz vietas, augstu kājas celšana, teiksim, tur. Liekas baigi vienkārši, bet laikam pēc kādām sekundēm 20, 30, es domāju, lielākai daļai no klātesošiem būs jau lielas problēmas. Un tādu vingrinājumu var pataisīt, es viņu taisīju kādreiz pa minūtēm, pa 2, ja, un 3 atkārtojumi un viss, es autāju. Es autāju. Un pa trepēm augšā, lejā, abos virzienos? Jā, augšā, lejā. Lejā tā prātīgāk, jo, lai nesapinās kājas, ja, lai tas... iešana lejā nesanāk par ripošanu. Kāda tev šai ziemai plāni? Brauks kaut kur uz siltām zemēm? Es ļoti ceru, ka es drīz aizbraukšu. Kad tiks prom no tā augstuma viss, ja? Jā, jo es pagājušajā kaut kā bija laba ziema. Es aizbraucu tikai decembra vidū, decembra sākumā, novembra beigās noķēru vēl labu sniegu. Un tad es biju prom un mēs pa Skype runājām ar Latvijā palikušiem, kad laba ziema. Un es atbraucu janvāra vidū atpakaļ un atkal trāpīju uz ziemu. Un tad es atkal aizbraucu atpakaļ. Pagājušajā gadā man nepaveicās, jo cik bija ziema, tik es biju Latvijā. Telekom Rīgas maratonā mēs tev nākamgad redzēsim? Mans sacensību kalendārs vēl plānojās nākamajam gadam, bet es ļoti ceru, ka jā. Latvijas rekords varētu krist vēlreiz? Rīgā? Piemēram, Rīgā. Rīgā varbūt... Ja tu tik ilgi neatbildi, tas nozīmē, ka tu tam gatavojies, ja? Es domāju, jebkurš skrējējs, tie, kas sacensībās, viņi vienmēr grib uzlabot kaut kādus savus personīgos rekordus, ja, un jebkurš to grib, bet pateikt, ka tas būs Rīgā, tur jābūt vairākiem apstākļiem sakritībai. Kādiem? Grupa, ar ko skriet, normāliem laikapstākļiem, ne karstāk kā šogad. Pats galvenais tā ir grupa, teiksim, kas šogad man ļoti pietrūk. Varbūt pat nevajag grupu, vajag, zaķi līdz 25, 30 kilometram, un lai man no pašam... Zaķi tas nav meitene domāta, ne? Var arī meitene, ja viņi var skriet... vajadzīgajā tempā var vēl jau labāk. Var pieteikties, ja? Jā, laikapstākļi un grupa, ar ko skriet, tas ir laikam skriešanā. Jo viens var cīnīties, man laikam pirmie divi maratoni man bija tā, ka es no starta līdz finišam laikam 95% skrēju viens pats, jā, tā kā it kā to var izdarīt, bet skaidrs, jo augstāks tas latiņu, kur tev jāpārkāp, jo to ir grūtāk izdarīt. Varbūt vēl kādam ir kādi jautājumi Valērijam par skriešanu ziemā un citām lietām, par arī tādiem praktiskākiem padomiem. Redz, mums jau ir dažādi padomi no dažādiem profesionāļiem. Jeļena deva vienus, Valērijam citas ieradumi ziemā. Ir kāds, kas vēlas kaut ko pajautāt? Mums tur arī mikrofons ir rekur pie trepēm vidū.
Motivācijai var izstāstīt vienu tādu smieklīgu atgadījumu, kaut kas to pusi. Pagājušajā gadā Portugālē dzīvojot, par cik te igauņi arī ir klāt, tad tur arī trenējās viens tāds igauņu puisis, arī amatieris. Un no viņa lūpām bija tāds jautājums, kā jūs varat izturēt 2,5 stundas garos skrējienus ārā, ja? Psiholoģiski, viņš saka, man ir ļoti grūti to izturēt, kā jūs to darat, kā jūs sev kaut kā motivēt. Tā pašā laikā viņš nākamā dienā, tur ir tāds baseiniņš, platumā kādu 1,7 m, varbūt garumā 1,15 m. Viņš uzliek sev peldriņus ap vidukli un pusotru stundu pa baseinu platumā dod vaļā. Un man nesaistījās tās divas kopā, ja, par to izturību un motivāciju. Tad motivāciju var atrast. Ir kāds jautātājs mums? Vai Valērijas visu izstāstīja, un tagad visiem ir zināms, kā rīkoties ziemā? Lūdzu. Sveiki. Ar kādiem apaviem jūs skrienat ziemā? Jā. Skrienu tagad, kas man sponsorēt, ja tas ir Nike, ja, un meklēju pēc iespējas ar praktiski jebkurš ražotājs, laikam tagad izlaiž botas tieši ziemai domāts vai kaut kādiem trail runningiem, ja, un tad ar lielu protektoru, jo kaut kāda saķera, lai ir, pārsvarā jā, kaut kāda protektora botas meklēja ar tādām lielākām. Bet tas protektors ir svarīgākais vai arī kaut kāds siltākas tās skeļas ir? Tas protektors, laikam, jo parasti tas botas gandrīz viss ir līdzenis un ļoti, ļoti slidi. Ja vairāk jautājumu nav, tad aplausi Valērijam. Jutīsim viņam līdzi nākamgad Latelekom Rīgas maratonā. Lūk, tik tālu par padomiem, bet tagad pamācības. Mēs turpināsim, tā teikt, mūsu Latelekom Rīgas maratona Adidas skriešanas skolu direktors, mācību pārzinis, guru un mūsu pastāvīgais skolotājs. Visiem labi pazīstamais Eiropas un pasaules čempions daudzcīņā, viens no labākajiem triatlonistiem Latvijā, Romāns Melderis. Čau, vēlreiz. Čau. Paldies visiem, ka jūs atnācāt šodien uz šeien uz maratonu skolu. Tad teikt, mums vienmēr tās skolas bija jau tuvāk tam pavasarim, ja, nāca. Tad šodien mēs te salasījāmies, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka notiek viss sarunas ap ziemu. Un kas notiks ziemā, kā tāda skriešana. Jūs redzējāt padomus vienu variantu otru. Es jums nedaudz paskaidrošu un pamēģināšu varbūt pierādīt no zinātniskā viedokļa, kāpēc, teiksim, ir jādara. Varbūt daudz, es saprotu, ka daudzi skeptiski izturās pret tiem skriešanas celiņiem. Bet es jums parādīšu, kāpēc varbūt tomēr pie kaut kādām pozīcijām labāk iet skriet zālē iekšā un kad var skriet ārā. Tātad, man uzlieciet to bildi, kur tas nesmukais vīrietis bez ādas. Jā. Man, diemžēl, nav, es jums nevarēšu parādīt uz ekrāna, ja, kur atrodas kāds. Pirmkārt, lai jūs saprastu, kā jums ziemā labāk uzvesties un kur iet skriet kādu kilometrāžu un cik daudz pie kādas temperatūras, ja, es jums paskaidrošu divas pozīcijas. Pirmkārt, jums ir jāizvērtē savs skriešanas tehniskais izpildījums. Visiem ir draugi, rādi, paziņas, ja jūs varat uzfilmēt video vai palūgt, lai cilvēki no malas paskatās, kā jūs izskatāties skrienot. Tātad, kā es esmu skolās teicis, ja, mēs visi esam piedzimuši, lai visu lielāko mūžu daļu atrasties vertikālā stāvoklī. Visstabilākā pozīcija, ja, ir tad, kad jūs esat uz pilnas pēdas, taisni, neesat ne pa labi, ne pa kreisi, ne uz priekšu, ne apakaļ. Ja. Tātad pirmais un visizplatītākais skriešanas stils cilvēkiem, kuri nodarbojas ar skriešanu neprofesionāli, bet priekš sevīm. Ja. Tātad skriešanas starta pozīcija, kājas noliekot uz zemes, ir uz papēža. Ja. Un pie tās, ja jūs viens sver 50 kg, otrs sver 90 kg, ja jūs katrs radat trieciena fāzi, ja, kur atsaucās pēc tam tālāk uz ķermeni. Tātad, visiem jums labi pazīstamais, ja, šeit Ahilēs, ja,
ahilē tendons, ja, kurš ir kā pirmais, kurš uzņem triecienu slodzi. Tātad, ja jūs skrienat caur papēdi, tad atceraties, kad ahils nostrādā tikai otrajā fāzē, tad, kad jūs atsperaties. Šeit viņš dabū tikai triecienu. Tālāk iet biceps femoris un tā saucamā gurnu visa lielā muskulatūra, ja, kas parastiem vārdiem runājot, tā, lai rupja nav, kā lai pasaka labi tā. Nu, pakaļa laikam, ja. Jā, tad šeit šī gurnu muskulatūra, ja, viņa dabū vislielāko triecienu slodzi, ja. Tātad izvērtējiet. Tad, kad jūs esat pirmajā pozīcijā un jūs esat skrēji, kas skrien 7 minūtes kilometrā, 6 minūtes kilometrā, 5 minūtes kilometrā, lielākā cilvēku daļa, ja savu tehniku izvērtē, viņa skries caur papēdi. Un atceraties, ja ārā ir augsts, nestabila virsma, ja, pie tās triecienu slodzes, ko jūs triecat kāju iekšā, un vēl tā nav stabila, ja? Kas notiek ķermenī tālāk? Tā ir viļņa veida kustība. No apakšas uz pēdu līdz pašai mugurai aiziet trieciens. Jūs viņu amortizējat ar ko? Ar gurnu, ja? Tātad kāja piezemējās, ja ceļgals nesaliecās, tad jūs uzreiz dabujat šeit gurnā iekšā. Tātad šī muskulatūra šeit, augšējā, gluteus maximus, medius minimus, ja? Šitie gurnu muskuļi visi, viņiem ir jābūt ļoti labi, silti saģērbtiem. Tātad šeit ahils, visa kāja, gurns un muguras apakša, viņiem ir jābūt vienmēr siltumā. Kāpēc? Tāpēc, kad ja viņi būs plānas biksītes, jūs skriesiet, jums vējš pūtīs, piemēram, 30 minūtes, 10 metri sekundē no kreisās puses pūtīs šeit vējš, tad nozīmē ārā ir -5, jūs dabūsiet šeit -15. Tātad pie -15 grādiem zem, esat visi dzirdējuši, es domāju, terminu dziļā muskulatūra. Mēs stiprināsim zālē dziļo muskulatūru. Kas tas ir? Zem gluteus maximus, piemēram, atrodas tāds maziņš muskulīs, kurš saucās piriformis. Viņš ir šī pozīcijā zem, tik īsiņš, maziņš, ja? Kuram ir tāda specifika, tad, kad viņam, piemēram, šie 15 metru sekundē no šejienes pūtīs virsū, pusstundu, viņš sasals ragā, visi zinātnieki saka, 90% cilvēka ķermeņa sastāv no ūdens. Tā taču ir. Kas notiek pie -20, tad cilvēka ķermeņa, tad viņš sasals. Tas mazais muskulīts sasals, un pēc tam viņš var pat nedēļu, 2, ja jūs netaisīsiet specifiskus vingrinājumus, viņš tā arī paliks savilkts. Un tad jūs brīnīsieties, kāpēc man tur kaut kas gurnā sāp, ko es nepareizi daru, vai es tur par daudz skrienu, vai par maz. Nē, jums vienkārši bija atsaldēts viens konkrēts muskulītis, kurš pēc tam nenāk vaļā. Tātad atceraties, skriešanas laikā līdz -10, -15 grādiem ļoti svarīgi. Konkrētas ekstremitātes, kāju apakšas, gurnu muskulatūru saģērbt tā un nosekt viņu no vēja, lai tas necieš papildus no tā, kad jūs dabūjiet jau no triecienu slodzes. Nākošā otrā kategorija, kas skrien līdzīgi kā profesionāļi, ja, kuri pārnes no atspēriena fāzes no purgala, pārnes kāju uz priekšu un noliek atkal uz purgala. Tātad viņi to triecienu slodzi mazina no gurniem nost un pārnes visu lielāko uz ahilējiem. Tātad vēlreiz atceraties, ja, šeit gan vienā, gan otrā pozīcijā ahils tendons strādā vienmēr ļoti daudz. Otrakārt, visu dzīvi, ko jūs pavadat, jūs uz viņa staigājat. Viņš ir ļoti spēcīgs, tas muskuls. Bet atceraties, tad, kad jūs ejat ziemā skriet pie lielām un augstām temperatūrām, mēģiniet nosekt kāju apakšas vairāk. Jo šeit, lai jums saprotam, es nerunāšu latīniski, ja, kur ir ikri. Ap viņiem šeit nāk vēl muskulatūra maziņā, atkal tā dziļā muskulatūra, ko jūs visi ziniet, ka viņi ir jāstiprina. Kāpēc mēs taisam pēdas vingrinājumus, lecienus un visu pārējo? Jo šeit vijās muskulatūra, kas iet cauri līdz pēdai. Te ir vairāki, te ir 4-5 mazi muskulīši, kuri stiprinās apakšā pie pēdas. Tad atcerieties, ja jums ir ārā -20 un jūs uzvilkāt vasaras apavu,
kurš ir uztaisīts speciāli kaut kādam sacensību režīmam, minimālais apaviņš, kurš pie tās temperatūras ir sasalis ragā, un jūs viņu triecat pret to nestabilo slideno virsmu, tad jūs visu šo muskulatūru, maziņš piemērs, ja jūs esat skrējiena laikā, lidojuma fāzē šitādā, jūs nevarat būt stabils, ja tas stability jau pazūd, tad jūs šo visu muskulatūru maziņo, kas te iet uz pēdu, šitien te, jūs viņu sadragājiet, kura ir sasalusi un vēl ir nepareiz apavu. Jā, tātad ievērojot lūdzu to, ka ir konkrētas pozīcijas, kuras saistītas ar balsta kustības aparātu un kas ir sasalis, mēģiniet to izolēt un pēc iespējas nosargāt, lai jums tās sekas no tā, kad ir augsts un ir trieciena slodze pret to nestabilo virsmi, lai to mazinātu. Jā, šitā pozīcija jums ir skaidra, es ceru. Par šo pozīciju pa apakšējām ekstremitātēm ir kaut kādi jautājumi ātri? Droši, nekautrējamies. Es gan te gaismu un atspīd, es neredzu. Visiem viss ir skaidrs. Labi. Tātad, ejam tālāk. Man bildi var palikt, es domāju, tāpat. Tātad, ķermeņa atdzišanas simptomi. Jūs jau šeit dzirdējāt. Tā, 1 sekundi. Tātad, visi dzirdējāt par tām augstām temperatūrām. Es vēl neatgriezos pie skrējceļa. Skrējceļa es uzskatu tā, ka ja cilvēks skraida un trenējās saviem sporta panākumiem kā profesionāls un skrien ārā no 4 minūtēm visus treniņus, gan lēnos, tur, gan ātros un tā tālāk, tad, protams, ka viņam vairāk jāskrien ārā. Ja cilvēks skraida pie -20, ja jūs gribat taisīt, cik daudz cilvēku zālē plāno savus treniņus? 1, 2, 3, 4, 5, 10 cilvēku plāno savus treniņus. Pārējie neviens neplāno skrien tāpat. Ja jūs skrienat tāpat un dudinat, ja, tad jūs varat skriet ārā mierīgi pie -20, piemēram. Lēni, elpojot, viegli, ka nav aizdelsušies. Bet ja jūs gribat uztaisīt kaut ko specifisku, piemēram, uzskriet tur 5 reizes pa 300 stāp, ļoti ātri, tad labāk to -20 grādos nedarīt, bet aiziet to treniņu, saplānot to treniņu iekšā, un plus vēl papildus uztaisīt dažus vingrinājumus, kurus mēs šodien jums rādīsim ar zandu. Būs tālāk, ja? Nedaudz no kora un planka būs. Ķermeņa atdzišanas simptomi. Kādi tad ir simptomi, kā atdzirst? Protams, ka sākas paliek augsti. Jums atceraties, ka pie augstām temperatūrām arī kaloriju patēriņš palielinās, jo ķermenis pats sevi silda, ja? Un tad līdz ar to ziemā atceraties, kad ir kaut kāds to, ko Ļena teica, ja? Ja mazākais simptoms, ka jums paliek drebulīts vai kas, tad ir jābūt obligāti skraidat pareizi apkārt mājai vai kur jūs apkārt darba vietai, nav tālu projām, vai kabatā ir otra silta cepurīte, ja? Materiāli tagad ir labi, viegli, jūs varat droši ielikt. Jā, tātad, ja jūs jūtat tos atdzišanas simptomus, obligāti uzreiz vajag šķidrumu, kurš ir nevis ļoti karsts, bet viņš ir pārsvarā tas šķidrums, ko jūs lietojat ziemā. Mēģiniet, es daru tā mājās, kad atstāju termosā, mēģinu to dzērienu, pat izotonisko vai kādu citu šķidrumu, atstājiet viņu sava ķermeņa 37-40 grādu, ja? Siltu to dzērienu lietojiet ziemā obligāti. Kas vēl mums par sporta uzturu ziemā? Te bija jautājums, kā labāk ēst. Mēs skolās runājām par uzturu vispār, kad pie lēniem treniņiem, ja jūs ziemā skriesiet apjomu, krāsiet, skriesiet garos treniņus, ja, kad ir tomēr jāapspriež tā pozīcija ar taukvielām, ja. Latelekom Rīgas maratona mājaslapā tā informācija ir pieejama, ja, un jūs varat paskatīties to, ko mēs iepriekšējās skolās runājām par uzturu kā tādu, bet atceraties, ka tad, kad jums ir augstumā jāskrien, tas nenozīmē, ka šķidrums jums negribās dzert. Tas nenozīmē, ka jums jādzer mazāk. Šķidruma, protams, kad ir plus 30, tas šķidruma daudzums palielinās divkārši, bet augstumā tāpat ir šķidrums jālieto.
Ja jūs skrienat virs stundas, tad es domāju, kaut kur, kā teica, kas teica? Ģirs teica, jā, veikalu pa ceļam, jā? Tad ieplānojiet kaut kādu veikalu vai benzīntaku pa ceļam. Tagad ražotāji piedāvā maciņus, ko vēl līdzi tev uzstiprina uz gurniem, uz sāniem. Laikam kaut kā tā. Kaut kādi jautājumi ir vēl no zāles? Šodien visi kaut kādi baigi kautrīgi, tāpēc, ka tumšs vai kas ir? Nav neviena jautājuma. Kamēr aizies? Man jautājums par pēdām. Kā nodrošināt pēdu siltumu, ja arī ir attiecīgi pareizi apau pie mīnus grādiem lieliem? Nu, ir tā, ka, ja jūs, ir dažādi varianti. Galējais variants ir tāds, kad ir pieejams tagad internetā, var arī nopirkt. Man liekas, kad arī maratonā bija zolīts vienreizējās siltās. Jā, jūs tās var izmantot. Tas ir viens variants. Bet otrs variants tomēr, saprotiet, ja jūs skrienat lēnām un vienkārši skrienat apjomu treniņu, nekas jau netraucē jums uzvilkt otru zeķīti pa virsu. Vienkārši šīs pozīcijas, ko es teicu, ar ahilēm saistīts un ar pēdas apakšu visu, tad tām pozīcijām jābūt ir, lai tajā vietā tas vējš, kad arī uzpūš viņš un tas augstums, lai viņš netiek tur uzreiz. Jo saprotiet, piemēram, šeit jums ir uzvilkts vinstopers virsū, jā, un jaka vēl virsū, un tad te jums ir ļoti silts. A šeit parasti, ziniet, vinstoper cepura, vinstoper jaka, vinstoper bikses, līdz šejienai. Zeķīte, tāda pati, teiksim, bišķi biezākā vasarā, un bota. Un tad rezultātā šitas te gabaliņš, 10 centimetri, vienmēr ir apūšams ar vēju. Un kā parasti, ziniet, kas notiek? Daudz saka, man tur sāka sāpēt, tur, piemēram, ceļgali vai tur gurnā kaut kas. Tas jau nav, varbūt cēlonis ir tāds, kad jums tas ahils bija sasalis, jūs nebijāt stabili uz tās virsmas, un ķermenis pats sāka izolēt to. Jūs sākāt to kāju likt savādāk. Nevis tā kā vajag, bet drusku uz sānu likt varbūt, un tad kaut kur aiziet pa to ķermeni sāpīti tālāk uz augšu. Tāpēc mēģiniet tās vietas vienkārši nosiltināt, vai to biksi drusku garāku uz leju. Man jautājums ir, es esmu dzirdējis, ka augstā laikā ir kaut kādas skriešanas trubiņas, caur kurām elpot, lai elpošana būtu vienkāršāk ļoti augstiem grādiem. Jā, ir tāds filtrs. Es viņu parasti tā smējos, ka viņu velk, es iztos tā kā pēc pīles tāds, jā. Es neesmu pārdevējis, bet man liekas, kaut kur tur Norvēģijas zemēs tajās tur izgudros, tas bija, tur ir tāda, cik es redzējis, man pašam ir tāda, tur tāda restīte, jā. Un caur viņu, ka vēlas gaisu, viņš kamēr iziet cauri, viņš paliek istabas temperatūrā. Man ļoti patīk, visi kārtībā pie lielām temperatūrām var skriet, bet viens mīnus visu laiku pēc kaut kāds, teiksim, 10 kilometra, man tā mute sagurs drusku un nedaudz siekalojās. Bet tā ķermeņa, tā temperatūra, ko tu ievelc gaisu iekšā, viņa ir perfekta. Tur, jā, to var izmantot. Kur tādu var nopirkt un cik tas maksā? Meklējiet veikalos, visi, kas saistīti skriešanu. Es zinu, ka maratonā bija. Es vienkārši nezinu, kāds tas nosaukums ir. Internetā tur tā grūti atrast. Pajautājiet tur pie stenda, gan jau to nosaukumu es pateiks. Es no galvas godīgi neatceros, es būtu atbildējis jums, bet no galvas es nezinu. Es vēl par tām siltajām pēdām. Skrienu ar tādu palielu protektoru, tad man ir siltā zolīta iekšā apava un ar siltajām zeķiem, tādām tā kā termozeķiem īsajām, un pa virsu vēl termobiksēm ir getras. Tā kā tagad. Jā, tad jums noteikti viss ok. Bet tāpatās pa maz siltumu, jo nejūtu pēdas priekšējo daļu pie lieliem grādiem. Priekšējā daļa, tas jau nozīmē, ka tā apasiņošana pēdā, ja? Jo atceraties, kad viss tas asinis, kur es saku, kur aiziet, vēl kāds cēlonis var būt, kad ja jums salst vairāk pēdas, piemēram, vai rokas, ja? Vairāk, tas nozīmē, ka varbūt šeit galva kaut kur ir pa vēsu saģērbta un asinis vairāk grib uz šajien nākt. Jo ir no sportiskās zinātnes, ja, daudzi saka tā, ka pēc treniņa, tad, kad jūs ēdat, ja jūs pārēdaties pa daudz,
tad lielākā asins daļa aiziet, lai apstrādātu to pārtiku kuņģī, nevis kājās. Ja? Tāpēc skatieties, tam apģērbam jābūt ļoti proporcionālam. Nevar, es saku, saģērbu tā, ka šeit uzvilkt pižiku, šeit uzvilkt termojaku, te uzvilkt smukas biksītes tādas, ja, kuras arī vasarā, lai, kā man sieva citreiz saka, oj, nu ko par manīm uz ielas padomās, nu pēc kā es izskatos? Es saku, bet varbūt tev būs silts un tad veselība ir dārgāka. Tā kā ievērojiet to obligāti. Plus vēl varu ieteikt, ka pēdu sasmērēt ar terpentīnu ziedu. Visam papildu. Smēres atceraties var izmantot, tikai ne tās, kuras paskaties sastāvā, kur nav ļoti daudz uz ūdens bāzes, lai arī nesasalst uz kājas un nesabojājums ādu. Nu jā, uz tauku bāzes vai vazelīnu. Paldies! Lūdzu, vēl jautājumi? Sveiki, pie kādiem grādiem vajadzētu vasaras botu mainīt uz ziemas? Nu, uz šito jautājumu es tā līdz galam jums nevaru atbildēt. Es pieļauju, ka tie paši, es domāju, kad jau ir zem nulles, tad vajadzētu. Nu, parasti mums arī ar ūdeni viss tur zem nulles mainās. Es pieļauju, ka jā, kad ir nulle un uz priekšu -5. Es varu pateikt, kad es esmu skrējis, es vienu gadu gatavojos uz Abu Dabī startautisko triatlonu šeit pat Rīgā uz vietas. Un to, ko Saša teica, tas aplis zem salu tilta pie televīzijas ir 100 km. Viņš ir garš, es esmu mērījis precīzi viņu. Bet tur ir betona segums, un mēs tur gatavojāmies, skrējām jau februāra mēnesī tur tempa darbus, nevis pa celiņu, bet tur. Un es biju vilcis to it kā sacensību apavu, kurš ir plānāks. Un es varu pateikt tā, ka man bija problēmas tajā gadā, pēc tam kaut kur augustā tikai gan izlīda, bet man ar ahilēm bija problēmas. Jā, tā kā mēģiniet tomēr ziemā, es saku, ja jūs gribat paskriet ātruma darbu, nu, vienreiz nedēļā jūs gribat paskriet, aiziet uz skrējceļu, paskrieniet. Nu, tie, kas skrien 4 minūtes plus kilometrā, jums drausmīgi nekas nemainīsieties. Kas Instagramā seko Mo Faraham, Haile Gebrselassie Twitterī pastieties, čaļi ātruma darbus citreiz iet skriet uz celiņa tikai tā. Nu, nav nekā tur tāda, tas ir vairāk psiholoģiskais jautājums. Bet tā, ka lēnos darbus, tad arī jūs arī tā smagā bota neko arī nemainīs. Tad varat vilkt droši to augšā un iet savus garos skrējienus skriet. Vēl jautājumi? Man jautājums būtu par, ziemā man visvairāk salst ceja. Kas vēlreiz nesaprot? Nē, mikrofons strādā, es nesapratu to vārdu. Seja salst visvairāk. Seja? Varbūt kādu krēmu var smērēt vai kaut ko. Izvēlaties pirmkārt, es vēlreiz atgādinu, vienmēr to, ko es teicu par to, kad jums vējš var pūst no vienas puses. Nu, nav grūti palūrēt pa logu un paskatīties, piemēram, vai karogas vai kuru pusi vējš pūš. Mēģiniet izplānot treniņu tā, lai jums nav visu laiku skriet ar to pretvēju. Tas ir viens. Otrs mēģiniet darīt tā, kad jūs apstājieties, rokas jums ir no cimda siltumā, apstājieties uz minūti. 10 minūtes skrienat, uz 30 sekundēm apstājieties, novelciet cimdu, paberzējiet drusku to ādu, piesaistiet šeit to asins riti drusku vairāk, pāris izelpas un tālāk uz priekšu. Tā ir ārā skrienot, ja jūs zinat, jums salst seja pie kaut kādas temperatūras. Nu, tad tas jums ir signāls, ka jūs varbūt kādu reizi varat aiziet kaut ko citu pasportot, varbūt, kad visu laiku nav jāmoka to seju pa augstumu. Vēl jautājumi? Jā, mazais. Nav jautājumu. Ir vēl tomēr. Par to, ko pat jautāju par sejas salšanu. Jā. Es mierīgi eju skriet ar, izskatās jau, protams, dīvaini un cilvēki pat mazliet nobīstās. Bandīts, jā? Mierīgi, jā. Jā, ja tas masku var vilkt, jā, ja tas nerada diskomfortu elpošanā un visā pārējais. Šeit, ko Valērijas teica par degunu elpošanu tā, lai jūs visi saprastu, nebija paskaidrots, kāpēc no zinātniskā viedokļa. Tas saistīts ar mitohondriālo procesu. Tātad tas process, kas piesaista skābekli organismam mums, jā. Elpojot caur degunu, ir tāda tehnoloģija pie zemes intensitātes, zemajos pulsos. Elpojot caur degunu, jūs
ejiet nedaudz skābekļa badā. Un tas ļauj tām mitohondrijām vairāk pavairoties. Ja, bet tas ir garš un darbietilpīgs process, tas nav no viena treniņa. Tas ir jāiet. Varbūt tāpēc Valērijas tik ātri skrien, ka viņš laiku visu redīs caur degunu un elpojas. Ja? Vēl jautājumi? Nu tagad ir tu vari nākt. Nav vairāk jautājumu. Paldies. Aigara, mums ūdens ir kaut kur? Ir mums vesels klāts galds, Romāni. Tur varēs pieskrien pēc tam ne tikai ūdeni dabūt. Nu tālūk, turpināsim ar praktiskajiem padomiem un tā teikt ziemas treniņiem. Paši dabūsim izskriet arī pēc brītiņa. Nu tagad aicināsim šeit priekšā vēl vienu eksperti. Fitnesa treneri un maratonisti Zandu Zariņu Rešetinu. Tev to bumbu nevajadzēs? Bumbu man vajadzēs. Labdien! Jūs varēsiet redzēt tagad diezgan vienkāršus un jebkur izpildāmas vingrinājumus. Pirms treniņa vai pēc treniņa, kas nostiprinās jūsu kori. Zanda nekautrējies. Mums ļoti daudz, starp citu, kas nezina, Zanda parasti tā daudz neafšē, bet Zanda ir arī bijusi Miss Latvija. Tas jau bija sen, un tā vairs nav tā taisnība. Arī maratona skolās mums daudz ir visi prasījuši, kāpēc mēs pieaicinājām Zandu. Ļoti ilgi strādā par fitness treneri, ja? Mamma, sieva, nu jau tagad arī maratonists. Ļoti daudz latviešu, Aigars Nords, Zanda Zariņa, Laura Lapiņa. Es nezinu visus pārējos uzvārds, bet mēs Ģirds Krastiņš, kurš ar te mato, kur ir. Ne tikai Lēna skries Ņujorkā, mēs arī skriesim Ņujorkā. Ja, un ļoti daudz ir prasījuši, ko mums darīt zālē, tur ziemā, kā mums ko tur stiprināt un blablabla visu pārējo. Tātad šodien mēs ar Zandu parādīsim jums tādu maziņu, varbūt aizberga apakšiņu, ja, mēs visu nevaram te ietilpt, ja, bet šo to mēs parādīsim, ko tad jums kā un ziemā, ka mēs runājām par šo te muskultūru, ko es jums arī tikko rādīju, ja, kas tur cieš tajā skriešanā. Tad kā mums viņu nedaudz pastiprināt, ja, kad jūs ejat kaut kur vai mājās, ja, tāpēc bumbu paņēmām. Zanda parādīs, pastāstīs, es pakomentēšu un palīdzēšu jums izprast, kā un kas strādā. Video mēs tagad redzēsim. Video. Sākam pozīciju 4 āpus, ja mēs nostājamies. Un atceļam pretējo roku, pretējo kāju, saglabāja tā, lai gurni būtu vienā līnijā, nesarotēt. Mēs varam prasīt tad, kad mums pauzi vajag, ja? Video. Nevar video apturēt, ja? Nu labi, okei. Tad šeit, ko mēs runājam, ja, skriešanā, visa aizmugurējā daļa, ja, šeit strādā gan muguras augšpuse, gan viss balsta aparāts, gurni, ja, tas, kas jums ir vajadzīgs tieši, lai stiprinātu to pozīciju. Ļoti vienkārši vingrinājums, bet stiprinātu to pozīciju, kas rodās no trieciena slodzes, un skriešanas laikā tā muskultūra tiek noslogota. Ja, tāpēc viņu, lai piesaistītu un palielinātu asinsriti tajās, ja, jāizpild daži vienkārši vingrinājumi. Guļus uz muguras un atceļam gurnus uz augšu. Ja, šeit arī. Šajā pozīcijā gluteus muskultūra, ja, tā saucamā dibena muskultūra, šī pozīcijā augšējā punktā viņa saspringst. Ja, tikai atceraties to, ka tas šeit, kas mums ir norādīts atkārtojumu skaits, vingrojuma atkārtojumu skaits, tas nav nodefinējams uz jebkuru no jums. Ja. Vienam varbūt vajag taisīt 10 reizes vai 5 reizes, un cilvēks, kurš ir ļoti labi fiziski sagatavots un grib nostiprināt to muskultūru vairāk, viņam varbūt ir nepieciešams arī 100 reizes. Ja? Tāpēc atceraties, ka katram jums ir jāizvērtē savas fiziskās spējas,
Ja, un no tā arī vingrinājumu skaits, izpildījuma skaits mainās, atkārtojuma skaits. Šeit nedaudz sarežģītāks šī vingrinājuma variants. Bet arī šis vingrinājums ir tendēts tieši, šie vingrinājumi visi, ko jūs redzējāt tagad, tieši pie parastās skriešanas tehnikas, caur papēdi, kad rodas trieciens lodze, ja, uz kājām un uz gurniem, ja, lai to gurnu muskulatūru piesaistītu vairāk asinsriti, tur palielināt, tad izpildam arī šādā veidā. Vienu un otru kāju. Visi vingrinājumi jāizpilda ritmiski, cikliski, nesteidzoties. Ja, lai katra kustība būtu maiga, bez asām kustībām. No malas smuki izskatās, Dandai labi sanāk. Nezinu, vai mums ar tā visiem sanāk. Šeit arī būs divi varianti šim vingrinājumam. Sākumā ir nedaudz vienkāršāks. Jā, tad redziet, pievērsiet uzmanību atkal visai augšējai daļai, ķermeņa daļai. Kājas ir vienā līnijā, ja, un šeit viss ķermeņa augša ir pie kustības saspringumā. Tiem, kam ir kaut kādas problēmas ar muguru, ir kaut kādas bijušas slimības vai kaut kas tāds, konsultēties, protams, ar saviem ārstiem un izpildot katru vingrinājumu no sākuma